Piedodiet, naktī briesmīgi nosalu. Vēl tagad drabuļi skrien pāri kauliem. Vai mums nevajadzētu padomāt par ziemu? Kā to saprast? Padomāt. Nu kā? Nu pavisam vienkārši. Nu kamēr bija vasara un saulīte, tikmēr mēs gozējāmies saulītē, spēlējāmies, rotaļājāmies, pa nakti gulējām krūmos. Bet tagad, kad tuvojas ziema, mums vajadzētu padomāt pašiem par savu mājokli. Un ko tu iesaki? Kur tu esi? Es iesaku, ka mēs varētu uzbūvēt paši sev mājiņu un dzīvotu tajā pa ziemu cepuri skuldamī. Raf, nav kur steigties. Ziema taču vēl tālu. Mēs vēl paskraidīsim. Mēs vēl tā pa īstam neesam izskraidījušies. Jā, kad pienāks laiks, es pats sev uzcelšu mājiņu. Rip. Es arī. Nu, bet kāpēc mēs nevarētu visi trīs kopā papūlēties? Trijatā mēs mājiņu uzceltu daudz ātrāk un dzīvot tajā būtu draudzīgi un jautri. Bet varbūt es viens pats gribu dzīvot savā mājiņā. Tieši tā. Es arī. Vienai tomēr dzīvot ir patīkamāk. Naktīs blakus neviens nekrāps. Nu, dariet, kā zinās. Bet es jau tūlīt pats sākšu celt pats savu mājiņu. Lūkā. Labu veiksmi. Mēs tev netraucēsim. Nē. Nu, kāpēc mēs nevarētu visi trīs kopā celt mājiņu? Nevaram. Nu, labi. Skatīties tikai, ka vēlāk nav jānožēlo. Uz veselību. Paldies. Nu, tad es eju. Jā, ej. Labu veiksmi. Nu, neiešu jau lūgties. Tu padomā, cik jokains. Nu, lai jau trako. Bet mēs vēl paskraidīsim. Mēs vēl palēkāsim. Un papriecāsimies pēc sirds patikas. Jā, rip. Rip, skaties! Opā! Kā tu to dabūji gatavu? Nu, ļoti vienkārši skaties un mācies. 1, 2, hop! Lūk šādi. Nu, skaties vēlreiz. Opā! Vai šādi? Volā! Nē, tev nesanāk. Labāk ķermani. Es esmu šeit. Un nu jau te. Man nepatīk šī spēle. Spēlēsim paslēpes. Tu slēpsies, es meklēšu. Bet tikai neskaties. Nē. Var meklēt. Es jau meklēju. Tu esi labi paslēpusies. Nevaru atrast. Kuku. Noķeru. Fuj. Tas nebija godīgi. Tu vienkārši neproti zaudēt, Rufa. Tas nebija godīgi. Rufa. Skat, kas te. Vai? Vai kāds? Vai? Kāds vējš. Bet tas gliemezītis ir tik jauks. Jauks, jā. Rufa, es izdomāju. Ko tu izdomāji? Es izdomāju, kādu mājiņu es sev taisīšu. Rip. Tu izdomā? Rip.
vienkāršai dzīvei sviežas. Patīk man tāpat kā rukšiem saulē sānus pasildīt. Garšīgs. Kas tas tāds? Rufu! Rufu! Rufa! Kā tev patīk mana māja? Bet tu taču neko neredzi. Ko tu saki? Un arī nedzirdi. Ko tu teici? Nekā nedzirdu. Man ausis saspiestas. Tu savā mājiņā neko neredzi un nedzirdi. Ja? Pat tiešām, tas taču ir jālabo. Rif, rif. Rif, rif, rif. Būvēšu es māju, stipru jauku stabilu. Nebūs baļu ne no viena, sargās mani stipra siena. Vai te būs vēlācis nāks, kaut kā lova piesrūt sāks. Nebūs baļu ne no viena, sargās mani stipra siena. Būvēšu es māju, stipru jauku stabilu. Nebūs baļu ne no viena, sargās mani stipra siena. Vai te būs vēlācis nāks, kaut kā lova piesrūt sāks. Nebūs baļu ne no viena, sargās mani stipra siena. Rufa! Kā tev tagad patīk mana māja? Patīk. Rif, rif. Nu, tik un tā manējā būs labāka. Kāpēc tad tā? Nu, tāpēc, ka tev kājas ārā no mājiņas. Skaties, ka pēdas neapsaldē. Pēdas, 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 pēdas. Atdod kasti! Rufa! Kā tev tagad patīk mana māja? Patīk, bet tik un tā manējā ir labāka. Kāpēc tad tā? Nu, tāpēc, ka es savējo taisīju no plastmasas pudelēm, bet tu savējo no kartona kastēm. Lūk tā. Un tad ziemā
Manā mājā būs daudz siltāk. Toties es savējo uzcēlu ātrāk, vienā dienā, bet tu savējo cēli veselu dienu un 2 stundas. Brāļuks Rafs savu namiņu vispār cēla veselas 2 nedēļas. Tiesa gan, pati redzēju, kā viņš nesa akmeņus un mālus. Kam tas viss? Zini, ko viņš man šodien teica? Nu kā tad es varu zināt, ja teica tev? Nu, es viņam jautāju, ko tu esi uzcēlis, ruksīšu namiņu vai cietoksni. Un zini, ko viņš man atbildēja? Pat iedomāties nespēju. Viņš man atbildēja, ka ruksīšu namiņam jābūt kā cietoksnim. Lūk, ko viņš man atbildēja. Šausmas! Vai tad mūsu brāļuks Rafs taisās ar kādu karot? Bet vai tu zināji, ka viņš strādāja dziedādams? Es viņu veselas 2 nedēļas neesmu saticis. Nezināju, ka viņš dzied. Es gan zinu. Būvēšu es mājiņu, stipru, jauku, stabilu. Nebūs baiļu ne no viena, sargās mani stipra siena. Lūk, ko viņš dziedāja. Rip. Interesanti, no kāda zvēra gan baidās mūsu brāļuks Rafs? Manuprāt, no vilka. Vilka! Jā, vilka. Nu, kur gan lai mūsu mežos būtu vilki? Visiem taču sen zināms, ka zaķi jau sen pēdējo vilku no mūsu meža ir izdzinuši. Rip. Nu, mūsu brāļuks vienkārši ir zaķpastela. Tāpēc jau arī sev uzcēla tādu cietoksni. Jā, bet mēs gan esam drosmīgi. Jā. Neviena nebaidamies, lai nāk kaut zaķis. Jā, lai nāk. Rufā, Jā. bet ja nu es esmu vilks. Tu esi vilks? Palīgā! Palīgā! Es tevi Vilks! ēdīšu! Palīgā! Nēd mani! Pagaidi! Glābiet! Vilks! Glābiet! Nēd mani! Es tevi ēdīšu! Ai, Rufā, nu? bet ko tu darītu, ja tu sastaptu īstu dzīvu vilku? Īstu dzīvu vilku. Es viņu saķertu aiz deguna un... Bet ko tu ar viņu darītu? Es viņu saķertu aiz astes, aiz ausīm. Ui! Kā tev šķiet, vai vilkiem aste ir? Nu, pēc tikšanās ar mums vairs nebūtu. Ha! Man ir ne tikai aste, bet arī zobi. Palīgā! Vilks! Vilks! Palīgā! Tūlīt pat ver vaļā durvis. Nevēršu. Ja nevērsi, es tās izlauzīšu. Nevēršu. Ver vaļā durvis. Nevēršu. Nevērsi? Nē. Ak tā. Ha! Ho! Ha! Ha! Ver vaļā durvis. Nevēršu. Ver vaļā. Nevēršu. Ver vaļā. Nevēršu. Ver vaļā. Nevēršu. Nevēršu. Tūlīt pat veriet vaļā durvis. Nevērsim! Nu, ļoti labi. Man tagad būs 2 ēdieni. Roksis 1. Ņam, 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 ņam. Un roksis 2. Ņam, ņam, ņam. Nekur jūs man nespruksiet. Mīļie, labie, garšīgie. Veriet vaļā durvis. Nevērsim! Nu, ļoti labi. Es pārdomāju, nu ko es ēdīšu tik liesas ruksīšus. Iešu labāk mājās. Citādi vēl tie zaķi atnāks un uzbruks.
Eju mājās. Es jau gandrīz esmu aizgājis. Es jau esmu projām. Tu dzirdēji, ko vilks teica? Viņš mūs neēdīšot, jo mēs, redz, esam liesiņi. Nu, tas labi. Varbūt, ka viņš ies mājās. Kā tev šķiet, vai viņš jau aizgāja? Nu, tu taču dzirdēji, ka viņš teica, ka ies mājās. Jā, un vēl baidās no zaķiem. Nu, jā. Redzi, Rufe, cik labi, ka uzcēlu namiņu no kartona kastēm, nevis kā Ai. no plastmasas pudelēm. Nu, tavējas izjuka, ka nebija ko redzēt. Bet manējā, mēs esam drošībā. Nu, jā. Jā, rif. Kas tur ir? Tas esmu es, mazais jēriņš. Gāju pa mežu, noklīdu no bara. Ielaidiet mani pasildīties. Esmu ļoti izsalcis. Tas ir izsalis. Ielaidiet pasildīties. Paga. Mazajam jēriņam ir daudz smalkāka balstiņa. Jā. Vai tik tu neesi vilks? Būs drošāk, ja iekšā nelaidīsim. Smalkāka balss! Ko tu re? Smalkāka balss! Kas es jums kāda? Meitene, vai? Smalkāka balss! O! Cepurīte! Meitenīte! Sarkangalvīte! Maza meitenīte, tak pa ceļu dziedādam, rasus rakšus meklēdam. Kas tur ir? Kas tur? Tā esmu es, sarkangalvīte. Gāju pie vecmāmiņas, apmaldījos, ielaidiet mani pasildīties. Es jums dziesmiņu padziedāšu. Ar dziesmiņa pacienāšu. Tīrādziņa! Un dziesmiņa. Nu, kas gan tur var būt slikts? Laidīsim tik iekšā. Laidiet mani iekšā. Taisciet! Ciet! Vēriet vaļā durvis! Nevērsim! Ja nevērsiet, es jūsu mājiņu nolīdzināšu līdz pamatiem! Vēriet vaļā! Palīgā!
palīgā. Brāļuks Rafs sajucis prātā, ņems un spoguļosies tādā brīdī. Tu nomieri. Nav laika priecāties par savu skaistumu. Nu, nomierinies un palīdzi izdomāt spogulim vietu. Iedomājieties, ja vilks ielauzīsies... Tātad arī te ielauzīsies. Es taču teicu, ja vilks ielauzīsies, viņš paskatīsies spogulī, un ko viņš tur ieraudzīs? Viņš ieraudzīs, ka viņš grib mani apēst. Nē, taču, tad spogulī vilks ieraudzīs otru dusmīgu un briesmīgi izsalkušu vilku, un tad viņš nobīsies iesprojām ļoti ātri. Ātri aiz spoguļa! Spoguļa. Tā, pagriežam spoguli. Kas tur daudzās? Nerunā daudz, bet ver vaļā durvis. Pat prātā nenāk. Ja nevērsi, es jūs aprīšu visus trīs. Mieriniieties, tā padomā tikai lielais ēdājs atradies. Ja, un padomāšu arī draudziņi. Nu tad labu apetīti, draudziņi. Ver vaļā durvis. Nevēršu. Ak, nevērsi? Ne. Tūlīt pat ver vaļā durvis. Ver vaļā. Ha! Nu? Lieniet no ārā bailuļi tādi. Vilks ir prom. Uz veselību. Nu, piedodiet, lūdzu, ka es aiz spoguļa nevarēju izslaucīt. Tev ir ļoti skaista mājiņa. Jā, vajadzēja mums tev palīdzēt, kad tu to cēli. Tad mēs visi tagad dzīvotu drošībā. Jā. Labi, par to tagad nerunāsim. Cerēsim, ka tas vilks ir aizgājis. Tūlīt jūs redzēsiet, kur es esmu aizgājis, kā es esmu aizgājis un kāpēc es esmu aizgājis. O, skurstenis un melns. Apči! Uz veselību! Tad lūk, kā es tikšu namiņā. Ātri, pacīties, nogriežam pret skursteni, pret kabīnu. Kas tas tāds? Smaržo pēc rokšiem. Oi, kas tas tāds? Nē, tomēr tur. Oi. Rokši, nāciet šurp. Mauns, palīgā! Mauns! Vilks ir prom. Vilks nepazina pats sevi spogulī. Urā! Vilks ir prom. Tagad gan mēs varam dibināt mūsu ruksīšu trijā, dzīvot te jautri un saticīgi. Urā! Zaļā pļavā saidelēs, patīk man un tev. Kā tik spoža saule spīd un pār draiskiem rukšiem slīd. Draugu lokā jautrāk mūs, rapa mājā drošāk būs. Mīļa dziesmiņā mums skan, pļavā bites jautri san.